Kad jūs iekāpjat kruīza kuģī vai prāmī, jūs uzticat savu dzīvību kapteinim un viņa apkalpei. Pēdējais, ko jūs sagaidāt ārkārtas situācijā, ir tas, ka viņš pamet kuģi, atstājot jūs vienus cīnīties par izdzīvošanu. Šis video ir kompilācija ar jau šajā kanālā publicētiem video par kapteiņiem, kuri pamet kuģi pirms saviem pasažieriem, ar vien postošākām sekām. Ja esat redzējis kādu no šiem video, varat pārliekt uz priekšu, izmantojot laika zīmogus video aprakstā. Agujas straume plūst leju pa Dienvidāfrikas austrumu krastu. Tā ir visspēcīgākā okeāna straume pasaulē. 1991. gadā Okeānus zaudē cīņu pret straumi 40 mezglu vējiem, 9 metru viļņiem, sliktu apkopi un nepareiziem lēmumiem. Okeānus bija Francijā būvēts un Grieķijai piederošs kruīza kuģis. Kuģis sākotnēji tika nolaists ūdenī 1952. gada jūlijā kā Žans Leborgs Foksas kuģu būvētavā Chantier de la Garonne, Bordeaux, kā pēdējais no 4 māsas kuģiem, kas tika būvēti uzņēmumam Messagerie Maritime. Varbūt jūs varat man komentāros pateikt, cik slikti es esmu izkropļojis šos franču vārdus. Tā garums ir 153 metri, platums 20 metri, iegrime 7 metri zem ūdenslīnijas, un tā ietilpība ir 550 pasažieri plus 250 apkalpes locekļi. Tā pirmais čarterreis kā pasažieru kuģim ir maršruts starp Marseļu, Madagaskaru un Maurīciju. Vairāk nekā 20 gadu laikā tas vairāk kārt maina nosaukumu, tostarp Mikonai, Amkona un Austrumu princese. Pirms tiek reģistrēts Pireuzē, Grieķijā kā okeāns 1973. gadā. Sākotnēji būvēts kā okeāna pasažieru kuģis, okeāns tiek būtiski pārbūvēts, pirms tas sāk darboties kā kruīza laineris Grieķijas uzņēmumam Epiratiki Lines. Laikā no 1988. līdz 1991. gadam Epiratiki Lines zaudē 2 kuģus. Viņa flagmanis Pegasus aizdegas un nogrimst saklā ūdenī, bet motorkuģis Jupiters saduras ar kravas kuģi un nogrimst 82 metru dziļumā, paņemot līdzi 4 dzīvības. 1991. gadā okeāns tiek iznomāts TFC Tours no Johannesburgas, Dienvidāfrikā, uz 8 mēnešu sezonu. Kuģim ir gandrīz 40 gadi, un tas uzrāda nolietojuma pazīmes. Ir vairākas vaļīgas korpusa plāksnes, kas ir metāla loksnes, no kurām veidots kuģa ārējais korpuss. Nesenā braucienā uz Mozambiku kuģim radās problēmas ar notekūdeņiem, kas pacēlās augšup caur dažām dušām un toaletēm. Remontdarbi sākās ar vairāku bojātu pretvārstu noņemšanu no notekūdeņu uzglabāšanas tvertnēm. No notekūdeņu tvertnes tiek noņemta arī ventilācijas caurule, atstājot 10 cm lielu caurumu starp ģeneratoru telpu un uzglabāšanas tvertni. Remontdarbi vēl nav pabeigti. Pretvārsti un ventilācijas caurule netiek uzstādīti atpakaļ. 1991. Gada 3. augustā pulksten 3. pēcpusdienā Okeānus iziet no Austrumlondonas Dienvidāfrikā ceļā uz Durbanu. Tā izbraukšanas laiks tiek aizkavēts bumbas draudu dēļ. Pie stūres ir kapteinis Jānis Avranis, pieredzējis jūrnieks ar 20 gadu pieredzi kā virsniekam un 30 kā jūrniekam. Kuģim dodoties pretī 40 mezglu stipram vējam un sastopot 9 metru augstus viļņus, jūras apstākļi kļūst arvien nemierīgāki. Uz klāja paredzēta ierastā izbraukšanas ballīte ar mūzikiem un izklaidētājiem Mosu Hillu un viņa sievu Treisiju. Skarbo jūras apstākļu dēļ viņiem nākas pārcelt pasākumu uz patvērumu iekštelpās, Four Seasons atpūtas telpā. Neskatoties uz Mosu, Treisiju un kuģa izklaides komandas pūlēm radīt svētku atmosfēru, lielākā daļa pasažieru izvēlas palikt savās kajītēs, lai pārdzīvotu vētru. Vētra pastiprinās, vakaram turpinoties. Vakariņa pirmajā maiņā viesmīļiem ir grūti noturēt līdzsvaru, tāpēc nest ēdiena paplātes neko neizšļakstot kļūst sarežģīti. Kamēr kuģis šūpojas viļņos un vējā, ēdiens slīd nost no ēdamgaldiem. Tieši tas, ko jūs vēlaties okeāna kruīzā. Kuģiem zem ūdenslīnijas ir atvere uz jūru, ko sauc par jūras ūdens ieplūdi. Tā ļauj kuģim ņemt okeāna ūdeni dzinēja dzesēšanai un novedīt to uz balasta tvertnēm. Jūras ūdens ieplūdē ir radusies noplūde.
Pulksten 9:30 vakarā pie Transkija mežonīgā krasta notiek neliels sprādziens dzinēja telpā. Tad kuģis zaudē elektroapgādi. Kuģa mehāniķis ziņo kapteinim Avranim, ka ūdens ieplūst korpusā un apludina ģeneratora telpu, kas izraisīs nelielu sprādzienu, jo ģeneratorā radies īssavienojums. Bez elektrības dzinēja apstājas un kuģis sāk dreifēt stiprā jūrā. Ūdens līmenis turpina celties, līdz tas sasniedz 10 cm caurumu starpsienā, kur vajadzētu būt ventilācijas caurulei. Jūras ūdens pārrauj starpsienu un piepilda notekūdeņu tvertni. Tā kā šīs uzkrāšanas tvertnes pretvārsti ir noņemti remonta dēļ, ūdens paceļās augšup pa galvenajām kanalizācijas caurulēm. Dušas, toaletes un atkritumu izmešanas iekārtas, kas pieslēgtas sistēmai, ļauj ūdenim plūst no jūras ieplūdes caur notekūdeņu uzkrāšanas tvertni un tālāk uz kajītēm. Apkalpe mašīntelpā izbēg no aplūdušajām nodalījumiem. Panikas brīdī viņi neaizver apakšējā klāja šķērsienu lūkas, kas ārkārtas situācijā ir standarta procedūra. Kad dzinējs apstājas, kuģis zaudē jebkādu stabilitāti, ko radītā kustības inerce cauri viļņiem. Kuģim bezdarbībā šūpojoties par nemierīgo jūru, viļņi triecas pret nolietotajām ārējā korpusa plāksnēm. Apkalpe neieslēdz trauksmes signāls un arī neveic nekādus paziņojumus, lai brīdinātu pasažierus par situāciju, kurā viņi atrodas. Moss Hills, mūziķis no Zimbabves, un viņa sieva Treisija kopā ar saviem kolēģiem izklaidētājiem pamana, ka kuģis šūpojas neparasti. Kuģis sliecas uz labo bortu. Viņi nolemj izpētīt situāciju. Kad viņi dodas zem klāja, viņi atklāja, ka ūdens plūst cauri kajītēm un gaitenī. Oceānus grimst. Lorēna Betsa, kruīza direktore, viņiem paziņo, ka kapteinis ir devis pavēli apkalpei pamest kuģi. Apkalpes locekļi dodas uz glābšanas laivām un sāk pamest kuģi. Viņi uzņem uz klāja visus pasažierus, kas uzreiz ir pieejami, taču neuzpilda glābšanas laivas pirms aizbēgšanas. Viņi pat neuzpilda glābšanas laivas pirms pārgriež troses. Moss un Treisējs nevilcinās un sāk nolaist atlikušās glābšanas laivas, katrā ievietojot līdz 90 pasažieriem. Glābšanas laivas dzinēji neiedarbojas, tāpēc viņi dreifē pa straumi, vēju un viļņiem. Kuģim vēl vairāk sasveroties pa labi, kļūst pārāk bīstami turpināt nolaist glābšanas laivas. Uz grimstošā kuģa paliek gandrīz 220 cilvēku. Moss Hills un vairāki pasažieri dodas uz tiltiņu, lai atrastu apkalpes locekļus, kuri varētu palīdzēt evakuācijā. Tiltiņošs ir pamests. Moss izmanto rāciju, lai pārraidītu trauksmes signālu. Kapteinis Detmars uz konteineru kuģa Med Lloyd Mauritius atbild uz Mayday izsaukumu. Moss paskaidro situāciju, ka viņš ir ģitārists uz kuģa un ka apkalpe nav uz tiltiņa. Pēc īsa brīža, lai aptvertu šo abrīnojamo nekompetenci, kapteinis Detmars sāk dot Mossam norādījumus, kā rīkoties šajā situācijā. Pēc tam viņš pārraida oceānus koordinātus un lūdz tuvumā esošos kuģus sniegt palīdzību, kā arī ziņo par situāciju Dienvidāfrikas varas iestādēm. Dienvidāfrikas jūras spēki un Dienvidāfrikas gaisa spēki nosūta 16 helikopterus, lai palīdzētu meklēšanas un glābšanas operācijā. Šiem helikopteriem ir uzdots evakuēt pasažierus un apkalpi uz tuvējām apdzīvotajām vietām Haven un Hole in the Wall, kas atrodas aptuveni 6 jūdzes uz dienvidiem no Coffee Bay pie mežonīgā krasta. Kapteinis Detmārs uz kuģa Ned Lloyd Mauritius izvieto savas glābšanas laivas un apkalpi, lai uzņemtu pasažierus uz klāja. Pirmais ierodas helikopters, kas nolaiž 2 jūras spēku nirējus uz oceānus klāju, lai palīdzētu koordinēt evakuāciju. Kapteinis Avranis ir pirmais rindā. Jūras spēku nirējs Pols Vailijs viņu pastumi malā un saka, lai viņš pagaidītu, līdz tiks evakuētas sievietes, bērni un gados vecāki pasažieri. Vailis pēc tam aiziet, lai atrastu kādu gados vecu pasažieri, un kad viņš atgriežas, Avrans jau ir pastūmis pasažierus malā, piesprādzējies un tiek pacelts drošībā. Starp 16 glābšanas helikopteriem ir 13 Dienvidāfrikas gaisa spēku Puma helikopteri, no kuriem 9 nodarbojas ar 220 cilvēku pacelšanu no grimstošā kuģa klāja, kamēr pārējie pārmeklē apkārtni, meklējot izdzīvojušos. Glābšanas helikopteri veic gaisa baletu, paceļot pasažierus no priekšējā un aizmugurējā klāja.
Helikopteri pēc kārtas uzņem pasažierus, nogādā viņus krastā un atgriežas pie kuģa. Kruīza direktore Lorēna Beca nodrošina, ka priekšroka tiek dota vecāka gadagājuma cilvēkiem, sievietēm un bērniem. Izklaides mākslinieki Julians Butlers, Moss Hills, Tracija Hills un Roberts Boltmans ir starp pēdējiem 5 cilvēkiem, kas tiek pacelti no grimstošā kuģa klāja. Visi 581 cilvēks uz klāja veiksmīgi nokļūst krastā 7 stundu glābšanas operācijas laikā. Nākamajā dienā 3:30 pēcpusdienā oceānus sāk slīpi noliekties uz vienu pusi, un tā pakaļgals paceļas augšup. Priekšgals sasniedz smilšaino jūras dibenu aptuveni 90 metru dziļumā. Vairāk nekā 60 metri pakaļgala paceļās virs ūdens. Pēc dažām minūtēm kuģis lēnām pazūd zem ūdens līnijas. Oceānus apstājas uz sava labā borta ar priekšgalu vērstu uz jūru. Kapteinis Avrānis nonāk prožektora gaismā. Līdzīgi kā Costa Concordia kapteinis, Avrānis pamet kuģi, kamēr simtiem pasažieru gaida glābšanu un evakuācijā palīdz tikai kuģa izklaidētāji. Viņš aizstāv savu rīcību, apgalvojot, ka pametis kuģi agri, lai organizētu glābšanas darbus un pēc tam uzraudzītu glābšanu no helikoptera. Avrānis saka, ka apkalpes rāciju izlādētās baterijas ir komunikācijas šķēršļu iemesls. Kad es pavēlu pamest kuģi, nav svarīgi, kad es aizēju. Pavēle pamest attiecas uz visiem. Ja kādi cilvēki vēlas palikt, viņi var palikt. Neskatoties uz viņa skaidrojumu, mediji viņu attēlo kā neprofesionālas uzvedības piemēru, esot pie kuģa vadības. 1992. gadā Grieķijas izmeklēšanas komisija atzīst kapteini Avrani un citus virsniekus par vainīgiem nolaidībā par to, ka krīzes laikā viņi pameta kuģi, nepalīdzot pasažieriem. Avrānis netiek ieslodzīts, un viņa darba devējs Epirotiki Lines viņam uztic prāmju vadību līdz pat pensijai. Vikingi, lai iepriecinātu jūras dievu, upurēja vergu, kad viņi palaida kuģi. Mūsdienās tradīcija ir sasist šampanieša pudeli pret kuģa korpusu. Tiek uzskatīts, ka tas nes nelaimi, ja pudele nesaplīst. Varbūt Costa Concordia bija lemta bojāējai jau no paša sākuma. Costa Concordia pieder un to pārvaldes slavenā Itālijas kruīzu kompānija Costa Cruises, kas ir daļa no Carnival Corporation, kas kontrolē 50% pasaules kruīza kuģu. Tā tika palaista 2005. gadā, izmaksājot $600 miljonus, un tā ir viens no lielākajiem Itālijas kruīza kuģiem. Tā garums ir 952 pēdas, platums 116 pēdas un iegrime ir 26 pēdas, kas nozīmē, ka kuģim peldot 26 pēdas atrodas zem ūdenslīnijas. Kuģa svars ir 60 000 tonu. Tas nozīmē, ka, lai kuģis peldētu, tam jāizspiež ūdens apjomā, kas atbilst 24 olimpiskā izmēra peldbaseiniem. Apakšējie klāji zem ūdenslīnijas ietver kuģa mehāniskās funkcijas, tostarp dzinēja telpu un dīzeļa elektrisko elektrostāciju. Virs ūdenslīnijas atrodas 1500 luksusa kajīšu, 6 restorāni, 13 bāri, 2 stāvu spā un fitnesa centrs, 3 stāvu teātris, 4 peldbaseini, kazino, diskotēka un daudz dažādu izklaides iespēju, vairāk nekā 3000 viesu. Kuģa tiltnē ir aprīkota ar modernākajām tehnoloģijām, elektroniskām kartēm uz ekrāna rāda GPS atrašanās vietu un dziļuma mērītājiem, kas parāda, cik daudz ūdens ir zem korpusa. Maršruti tiek ieprogrammēti sistēmā, un jebkura novirze no maršruta izraisa trauksmi. Kad kruīza kuģis apbrauc salu, šie trauksmes signāli tiek aktivizēti, un tos personālam uz tilta ir manuāli jāapstiprina un jāizslēdz. Apbrauciens garām, kas ir līdzīgs pārlidojumam, ir ierasta prakse kruīza kuģu pasaulē. 2011. gada 14. augustā uzņēmuma vadība lūdz Costa Concordia veikt apbraucienu gar Džiljo salu kā sveicienu, lai atzīmētu salas svētkus. Kapteinis Franko Skatino izpilda šo lūgumu, un Concordia dienas laikā veic apbraucienu bez starpgadījumiem. Lai veiktu apbraucienu, kas atšķiras no iepriekš noteiktā maršruta plāna, kuģa apkalpei ir jāplāno un jāsaskaņo maršruts. Viņi sāk ar kartes pārbaudi, lai saprastu vietējo ūdeņa dziļumu un noteiktu drošu attālumu no seklajiem ūdeņiem.
Pēc tam viņiem jāņem vērā laika apstākļi, vai vējš viņus pūtīs salas virzienā vai prom no tās, kad viņi brauks garām. Tad viņiem jāplāno kuģa stūres vadība. Ja jūs ar mazu jahtu peldat tuvu seklajiem ūdeņiem, jūs varat diezgan ātri mainīt virzienu. Lielam kuģim, piemēram, Costa Concordia, nepieciešams laiks, lai mainītu kursu, jo tas ir liels un tam ir liela inerce. Tas nozīmē, ka jums ir jāparedz kuģa atrašanās vieta un virziens, kā arī jāveic izmaiņas savā kursā jau ilgi pirms kuģis pilnībā reaģēs. 2012. gada 13. janvārī 7:00 vakarā Costa Concordia iziet jūrā no Civitavecchias, Itālijā, 7 dienu kruīzā. Pirmā plānotā pietura ir Savonā, Itālijas rivjērā, 250 jūdzes uz ziemeļrietumiem. Uz klāja ir vairāk nekā 1000 apkalpes locekļu un vairāk nekā 3000 pasažieru, kopā 4229 personas. Apmēram 600 pasažieru pievienojas kuģim Civitavecchijā. 24 stundu laikā visiem pasažieriem ir jāpiedalās evakuācijas mācībās. Šajās obligātajās mācībās pasažieri uzzinās, kā izklausās evakuācijas trauksme, kur atrodas glābšanas laivas, kur ir viņu pulcēšanās vieta un ko darīt ārkārtas situācijā. Bet pagaidām kuģis dodas ceļā un pasažieri sāk pierast pie dzīves jūrā. 51 gadu vecais kapteinis Franco Scatino izklaidē 25 gadus veco Dominiku Čemortanu, dejotāju no Moldovas, kura ir kapteiņa viesis bez maksas. Kapteinis ir precējies un viņam ir meita, taču iespējams lielas kuģa kapteiņa amatam ir dažas priekšrocības, kas nav minētas amata aprakstā. Scatino paziņo savai apkalpei, ka viņš plāno veikt sveiciena manevru gar Giglio salu. Apkalpe palēnina kuģi, kamēr kapteinis dodas vakariņās. Pirmais virsnieks Ciro Ambrosio novirza kuģi uz Giglio salu. Viņš izslēdz kuģa trauksmi, kas sāk brīdināt par novirzi no ieplānotā kursa. Scatino kopā ar savu viešņu ietur vakariņas, un pēc tam 9 vakarā viņš aizved viņu uz tiltiņu. Kuģa metrdotēls Antonello Tiavoli, kurš ir no Giglio salas, jau ir tur. Scatino mentors, pensionēts kuģa kapteinis Mario Palombo, dzīvo uz salas. Scatino ir daudz iemeslu veikt sveiciena manevru pie Giglio salas. Jauna dāma, kuru iespaidot viņa mentors un viņa metrdotēls. Apkalpe tagad palielina kuģa ātrumu līdz 16 mezgliem, lai kompensētu laiku, kad kapteinis bija vakariņās. Kamēr metrdotēls zvana pensionētiem kuģa kapteinim, Scatino lūdz pirmajam virsniekam Ambrosio pārbaudīt radaru viņa vietā. Kapteinis ir atstājis savas lasāmbrilles kajītē. Metrdotēls pasniedz Scatino telefonu, lai abi kapteiņi varētu aprunāties. Scatino lūdz pensionētiem kapteinim padomu, cik tuvu viņš var pietuvoties Giglio salai. Viņš saka, ka vēlas pietuvoties līdz pat 0,4 jūras jūdzēm, aptuveni 2500 pēdu no krasta līnijas. Pensionētais kapteinis viņam saka, ka tur ir pietiekams dziļums, bet nav nepieciešams braukt tik tuvu, jo ziemā uz salas ir ļoti maz cilvēku. Patiesībā viņš pats atrodas savās ziemas mājās uz cietzemes. Kapteinis Scatino šo sveicienu manevru jau ir veicis iepriekš, un iespējams viņš izrāda pieklājību pensionētiem kapteinim, lūdzot viņa padomu. Kas mani pārsteidz, ir tas, ka kapteinis Scatino jautā citam kapteinim par dziļumiem, kad viņam vajadzētu skatīties kartēs, kurās ir norādīti dziļumi ap salu. Tagad viņa uzmanība ir sadalīta starp radara ekrānu, kuru viņš nespēja nolasīt, telefona zvanu, kurā viņam iesaka nepietuvoties pārāk tuvu, un jūs gandrīz varat sajust viņu bravūru. Tagad es esmu kapteinis, es to jau esmu darījis iepriekš, es zinu, ko daru, es redzu salu. Un kamēr viņš runā pa telefonu, kuģis tuvojas salai ar ātrumu, kas paredzēts, lai atgūtu zaudēto laiku, nevis manevrētu ap salu. Kapteinis Scatino tagad vada kuģi pēc redzes, nevis pēc instrumentiem. Viņš pavēl stūrmanim sākt pagriezienu pa labi, kas pagriezīs kuģi pa labi, lai tas nostātos līnijā ar Giglio ostu. Taču tagad viņš saprot, ka kuģis ir tuvāk savai, nekā viņš bija gaidījis, un viņš pamana zem ūdens līmeņa pa kreisi no kuģa kliņķa izvirzījumu. Instinktīvi viņš iekliedzas, lai kuģis strauji pagrieztu pa labi, kas nozīmē, ka stūrmanis pagriež stūri līdz galam pa labi. Kuģa priekšgals izgriežas pa labi un izvairās no klintīm. Ja jūs vadāt automašīnu un pagriežat stūri, aizmugurējie riteņi seko priekšējiem riteņiem, taču ar kuģi ir citādi. Kad jūs pagriežat kuģi stūri, kuģis griežas ap kuģi korpusa vidusdaļu, kas darbojas kā atbalsta punkts. Tātad, kad Costa Concordia priekšgals izgriežas pa labi, kuģa pakaļgals izgriežas pa kreisi.
Skatiņos saprot savu kļūdu un skaļi dod nākamo pavēli. Strauji pa kreisi, lai neutralizētu iepriekšējo pavēli. Uz mirkli kuģa priekšgals un vidusdaļa paiet garām klintīm. Daudzi pasažieri ir vakariņās, kad pēkšņi atskan skaļš blīkšķis, kam sako ilga, čīkstoša, stenējoša un griezīga metāla locīšanās skaņa, it kā saburzītu skārda kārbu. Kuģis sāk drebēt un trīcēt. Glāzes krīt no bāra plauktiem, šķīvi slīd nos no vakariņu galdiem un sašķīst pret grīdu. Kuģis ietriecās klinšainajā izvirzījumā netālu no Toskānas Džiljo salas. Rifs ir pazīstams kā Laskol, un to var redzēt kuģi kartēs aptuveni 2600 pēdu attālumā no ostas. Costa Concordia saskarās ar rifu 26 pēdu dziļumā zem ūdenslīnijas, kreisajā bortā tuvāk pakaļgalam, izplēšot 2 garas metāla loksnes no kuģa korpusa, kas ir 100-600 pēdu garumā. Kuģa korpusā ir iestrēdzis klints gabals, kas ir mazas automašīnas lielumā. Jūras ūdens sāk apludināt mašīnu telpu, iegremdējot ģeneratorus un dzinējus. Gaismas mirgo un izdziest, atstājot pasažierus tumsā. Panika sāk izplatīties pa visu kuģi, taču avārijas apgaismojums ieslēdzas gandrīz uzreiz. Galvenais mehāniķis ziņo uz tiltiņu, ka ūdens apludina mašīnu telpu un ka kuģis nogrims. Jūras ūdens ātri paceļās līdz mašīnu telpas vadības telpas galvenā sadales paneļa līmenim. Kuģa apakšējie klāji ir sadalīti lielos nodalījumos. Ja 4 no šiem nodalījumiem ir apludināti, kuģis var nogrimt. Kapteinis Skatino uz tiltiņa redz, ka vairāki instrumenti nedarbojas. 9:45 vakarā atskan trauksme, 2 gari un 1 īss svilpiens, kas informē apkalpi par problēmu. 9:50 vakarā kuģis sāk šķiepties. Tas sliecas uz kreiso bortu, uz to pusi, kur ūdens apludina dzinēja telpas. Kuģa apkalpe pasažieriem saka, ka viss ir kārtībā un ir tikai elektrības bojājums. Viss tagad ir kontrolēts un lūdz izbaudīt atlikušo vakaru. 9:57 vakarā, 15 minūtes pēc tam, kad kuģis uzskrien klintī, Skatino piezvana Costa Cruz operāciju centram. Viņš saka izpildu direktoram Robertam Ferrarīni, ka viens nodalījums ir aplūdis. Tas ir nodalījums ar elektriskajiem dzinējiem, un šādā situācijā kuģa peldspēja nav apdraudēta. Skatino nav sapratis trieciena nopietnību. 5 nodalījumi aplūst, un viņš nav ieklausījies savā galvenajā inženierī. Krasta apsardze sāk saņemt zvanas no kuģa pasažieriem. Viņi atrod Concordiju savā radarā pie Džiljo 6 minūtes pēc pirmā zvana, pulksten 10:12 vakarā. Viņi sazinās ar kuģa par rāciju un jautā, kāda ir situācija. Kuģa navigācijas virsnieks, 26 gadus vecais Simona Kanesa, atbild, ka ir tikai elektroapgādes pārtraukums. Viņai ir stingrs kapteiņa pavēles mazināt situācijas nopietnību un uzstāt, ka viss ir kontrolēts, lai gan viņa zina, ka kuģī ieplūst ūdens. Krasta apsardze jautā, vai ir nepieciešama palīdzība, un virsnieks atbild, ka šobrīd palīdzība nav vajadzīga. Dzinēji ir apstājušies, datora ekrāni ir kļuvuši melni, kuģis dreifē un zaudē ātrumu. Tā inerce nes to uz ziemeļiem, gar salas piekrasti, garām ostai, tad garām klinšainam pussalai, ko sauc par Point Gabianara. Skatino pēdējais solis ir stingri pagriezt stūri pa labi. Kuģa inerce to nes uz priekšu, galu galā pagriežot to caur vēju un veicot 180 grādu pagriezienu. Tagad vējš dzen kuģi atpakaļ salas virzienā. Ūdens, kas apludina apakšējos klājus kopā ar vēju, tagad pārvieto kuģa svaru, kas sāk mainīt slīpumu no kreisās puses uz labo. Skatino nomet kuģa ankurus, bet tie neieķeras jūras dibenā. Krasta apsardze vēlreiz zvana uz Concordijas tiltiņu. Šoreiz navigators viņiem paziņo, ka kuģī ieplūst ūdens, un tas slīpjas. 10:26 vakarā Skatino sazinās ar Robertu Ferrarīni no Costa operāciju centra un paziņo viņam, ka 2 nodalījumi ir aplūduši, un viņš manevrē kuģi uz krastu. Patiesībā viņam nav nekādas kontrolas. Vējš un tas, kas palicis pāri no kuģa inerces, nes to pret klintīm. 10:28 vakarā krasta apsardze izsūta ārkārtas izsaukumu visiem kuģiem apkaimē doties uz Džiljo salu. 10:44 vakarā Costa Concordia apstājas pie Punta del Gabrianara apmēram 65 pēdu dziļumā. Concordijas pasažieri ir apjukuši un neziņā. Kapteinis Skatino šokā pamet tiltiņu un raugās pāri kuģim. 3200 pasažieru nezina, ko darīt.
Vairāk nekā 1000 apkalpes locekļu ir tikpat apjukuši. Otrais kapteinis Roberto Boccio sāk priekšlaicīgu evakuāciju pirms tiek dotas oficiālās pavēles. Šo jaunāko virsnieku un apkalpes locekļu lēmumu uzskata par dumpi, jo viņi rīkojas bez kapteiņa norādījumiem. Daļa apkalpes liek nolaist glābšanas plostus ūdenī, bet citi iesaka pasažieriem atgriezties savās kajītēs. Nav skaidras vadības. 10:58 vakarā atskan 7 īsi svilpieni un 1 garš, kas signalizē, ka jāizlaiž glābšanas laivas un kuģis jāevakuē. Gandrīz 2000 cilvēku jau stundu stāv uz klāja, gaidot, zinot, kas notiks, bet nezinot, kā rīkoties tālāk. 600 cilvēku, kas pirms dažām stundām pievienojās kuģim, nav piedalījušies nevienā evakuācijas mācībā. Tās bija plānotas nākamajai dienai. Tā kā Concordijas liecas uz labo bortu, nav iespējams nolaist glābšanas laivas no kreisā borta. Daži pasažieri lec augstajos ziemas ūdeņos, lai peldētu līdz krastam. Kad apkalpe sāk atvērt glābšanas laivu vārtus, izceļas hauss. Kāds sauc sievietes un bērni vispirms, kas vēl vairāk pastiprina paniku. Pirmās glābšanas laivas ierodas Giulio ostā nedaudz pēc 11. vakarā. Mario Pellegrini, Giulio mēra vietnieks, ierodas ostā un dodas uz kuģi ar glābšanas laivu, tikai lai atklātu, ka neviens nav atbildīgs. Pasažieri kāpj lejā pa virvju kāpnēm kuģa sānos, kamēr laivas piebrauc klāt, lai viņas uzņemtu uz borta. Stundas un 15 minūšu laikā gandrīz 3500 cilvēku nonāk drošībā Giulio ostā. 11:45 vakarā ierodas glābšanas helikopters. 12:15 naktī, tūlīt pēc pusnakts, gandrīz visi, kas atradās kuģa labajā pusē, ir evakuējušies, ieskaitot kapteini Skatino un dažus viņa virsniekus. Taču ne visi ir pametuši kuģi. Daži, kas jau bija iekāpuši glābšanas laivās, tiek spiesti atgriezties uz kuģa. Kuģim nosēžoties uz klintīm, tas lēnām sasvarās, līdz beidzot apstājas gandrīz 70 grādu leņķī, padarot dažas glābšanas laivas nelietojamas. 12:42 naktī Gregorio de Falco, kurš vada krasta apsardzes glābšanas operācijas, zvana kapteinim Skatino pa mobīlo telefonu. Kapteinis Skatino paskaidro, ka viņš iekritis glābšanas laivā un tagad sēž uz klints ārpus Giulio ostas. De Falco, bijušais Itālijas jūras spēku komandieris, zaudē savaldību un kliedz uz Skatino. Tūlīt atgriezies uz kuģa, tu kretīni. Skatino viņam saka, ka koordinēs glābšanu no savas klints. 1 naktī uz kuģa joprojām atrodas gandrīz 1000 cilvēku. Glābšanas laivas un helikopteri turpina evakuāciju, izceļot cilvēkus no ūdens un kuģa. 4:46 no rīta evakuācija tiek reģistrēta kā pabeigta. Ugunsdzēsēju glābšanas komandas sāk meklēt izdzīvojušos. 32 cilvēki ir miruši vai pazuduši bez vēsts. Skatino nekad neatgriezās uz kuģa, lai palīdzētu evakuācijā. Izdzīvojušos nogādā Santo Stefano ostā, kur tiek izveidots koordinācijas un palīdzības centrs. Varas iestādes izsludina aizliegumu visām privātajām laivām un ievieš vienas jūras jūdzes kuģošanas aizlieguma zonu ap kuģi. No 14. līdz 30. janvārim Itālijas jūras spēku krasta apsardzes un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Nirēji meklē kuģī pazudušos cilvēkus. Itālijas krasta apsardzes vadītājs Marko Brusko apstiprina, ka 29 cilvēki, 4 apkalpes locekļi un 25 pasažieri joprojām nav atrasti. Pilnīgā tumsā un kuģī peldošās mēbeles rada glābējiem bīstamu vidi. Nirēji strādā pa pāriem. Viņi izmanto zigzaga meklēšanas modeli noteiktās zonās. Katra niršana ir plānota 40 minūšu garumā. Viņi marķē sev maršrutu ar alu virvēm, lai orientētos sliktas redzamības apstākļos un novieto avārijas gaisa balonus kuģa iekšpusē. Viņi nespēja redzēt tālāk par 2 pēdām sev priekšā. Glābēji atrod izdzīvojušos, tostarp Dienvidkorejas jaunlaulāto pāri, kuri bija aizmidzis notikuma laikā, un kuģa administratoru, kuram ir lausta kāja. 16. janvārī glābšanas darbi tiek pārtraukti, kad slikto laikapstākļu dēļ kuģis pārvietojas apmēram par 1,5 centimetru. Pastāv risks, ka kuģis varētu noslīdēt dziļākos ūdeņos, vai arī varētu notikt degvielas noplūde. Darbi atsākas pēc 3 stundām. Glābēji izmanto sprākstvielas, lai izveidotu piekļuves atveres kuģa korpusā. Kuģis turpina periodiski pārvietoties līdz 24. janvārim, kad Itālijas civilās aizsardzības aģentūras vadītājs to pasludina par stabilu. Līdz 2012. gada janvāra beigām kopējais atrasto ķermeņu skaits ir 17. 31. janvārī meklēšana zem ūdenslīnijas tiek pārtraukta.
Februārī izdzīvojušo liecības sniedz glābējiem informāciju par dažu pasažieru pēdējo zināmo atrašanās vietu. Balstoties uz šo informāciju, Nirēja vrakā atrod vēl 8 līķus. Nīderlandes glābšanas uzņēmums Smith International un Itālijas kompānija Neri sāk izņemt kuģa 2380 tonnas smagās degvielas. Vispirms viņi koncentrējās uz 15 tvertņu iztukšošanu, kurās atrodas aptuveni 84% kuģa degvielas, un tas aizņem gandrīz mēnesi. Viņi izmanto procesu, ko sauc par karsto urpšanu. Tā kā tvertnes ir iegremdētas, darbā tiek iesaistīti komerciālie nirēji. Vispirms nirēji uzstāda vārstu degvielas tvertnes apakšā un vēl vienu augšpusē. Piezo eļļu uzsilda, lai tā kļūtu nedaudz mazāk viskoza. Jūras ūdeni iepumpē tvertnes apakšā, lai aizvietotu eļļu, kas tiek izsūknēta caur augšējo vārstu. Tā kā eļļa peld uz ūdens, eļļu izsūknējot, jūras ūdens no tvertnes apakšas aizvieto eļļu un nodrošina, ka tvertne saglabā negatīvu peldspēju un neizjauc kuģa stabilitāti. Šo procesu atkārto līdz visas 15 tvertnes ir tukšas 24. martā. Pēc tam nirēji izgriež caurumu korpusā, lai piekļūtu aplūdušajai mašīntelpai. Viņi iztīra gandrīz 350 kubikmetrus dīzeļdegvielas un citu eļļu no mašīntelpas. Ārpus kuģa tiek izmantota robotizēta meklēšanas un glābšanas tehnika, lai atrastu vēl 5 ķermeņus starp vraku un jūras dibenu. Pēc tam, kad degviela un eļļas ir izņemtas, sākas vraka izcelšanas process. Ir 2 iespējas. Viņi var izjaukt vraku uz vietas, vai arī to uzpeldināt un pēc tam izjaukt sausajā dokā, un tieši to viņi nolēma darīt. Tiek izstrādāts plāns aizzīmogot caurumus korpusā, uzpeldināt kuģi ar lielu piepūšamu boju palīdzību un pēc tam to aizvilkt prom. Šī būs lielākā vraka izcelšanas operācija, kāda jebkad mēģināta. Tiek lēsts, ka tas aizņems no 7 līdz 10 mēnešiem, un atkarībā no laika apstākļiem un jūras stāvokļa sāksies 2012. gada maijā, izmaksājot $300 miljonus. Līgums par glābšanas darbu tiek piešķirts kopuzņēmumam starp Floridā bāzēto glābšanas kompāniju Titan un Itālijas uzņēmumu Mitsopēri. Niks Slauns, Dienvidāfrikas vraku izcelšanas speciālists, tiek iecelts par operācijas vadītāju. 2012. gada jūnijā, 6 mēnešus pēc kuģa uzskriešanas uz sēkļa, pie kuģa labā borta tiek novietota barža. Kuģa radars, ūdens slitkalniņš un skurstēmis tiek noņemti, lai stabilizētu kuģi un novērstu tā tālāku noslīdēšanu pa slīpo jūras dibenu. Kuģa skurstenis tiek noņemts pēdējais decembrī, un līdz 2013. gada janvāra vidum glābšanas uzņēmumi sāk būvēt zemūdens balsta konstrukciju. Vispirms viņi izveido mākslīgu jūras dibenu no smiltīm un cementa vraka lejaspusē. Pēc tam viņi uzbūvē metāla platformu, uz kuras kuģim balstīties. 2013. gada 15. janvārī kuģa pakaļgalā tiek pamanītas 2 pazudušas mirstīgās atliekas, taču tās netiek izceltas no savas nepieejamās vietas kuģī. Laikā no janvāra līdz septembrim turpinās darbi pie zemūdens platformas būvniecības. Costa Concordia zem ūdenslīnijas ir milzīga vaļēja caurums, tāpēc inženiertehniskie risinājumi, kas tiek izmantoti, lai to atkal uzpeldinātu, ir izcili. 15 pontoni tiek piemetināti kuģa kreisajā pusē, kas atrodas virs ūdenslīnijas. Pontoni ir lieli, hermētiski tvertnes. Līdz 2013. gada septembrim zemūdens platforma ir pabeigta, un kreisās puses pontoni ir piestiprināti. Lai gan to izmēri atšķiras, viens no šiem pontoniem ir 33 metrus garš, 10 metrus plats un 20 metrus augsts. Tas nozīmē, ka katrs pontons izspiež 6,6 miljonus litru, jeb 2,65 olimpiskos peldbaseinus ūdens. 16. septembrī glābšanas komanda sāk procesu, ko sauc par baklingu. Troses tiek piestiprinātas no platformas pie kuģa kreisās puses. Troses tiek savilktas, izmantojot hidrauliskos spriegotājus, ko sauc par stiegru domkratiem. Kuģis tiek lēnām vilkts uz vertikālu stāvokli. Kuģim rotējot, pontoni tiek piepildīti ar jūras ūdeni. Ūdens svars pontonos palīdz pabeigt kuģa apgāšanos uz vertikālu stāvokli, un nākamajā rītā tas balstās uz zemūdens konstrukcijas. 26. septembrī kuģa centrā tiek atrasts līķis. Tiek veiktas turpmākas pārbaudes, un pontoni tiek piestiprināti kuģa labajā bortā. 2014. gada 1. februārī, metinot labā borta pontonus, metāla loksne nokrīt uz spāņu Nirēja, iesprostojot viņu un iegriežot kājā dziļu brūci.
City Nirei spēja viņu atbrīvot un izcelt virspusē, kur viņš nosiņo un mirst. 14. jūlijā glābšanas darbinieki sāk pacelt Costa Concordia no tās iegremdētās platformas. 30 pontoni katrs var izspiest apmēram 2,5 olimpisko baseina tilpuma ūdeni, kopā sasniedzot 75 olimpiskos baseinus. Tas nozīmē, ka tie nodrošina gandrīz 3 reizes lielāku peldspēju, lai paceltu 60 000 tonu smago kuģi, kuram, lai būtu neitrāli peldspējīgs, jāizspiež 24 olimpisko baseinu tilpuma ūdens. Viņi lēnām izsūknē ūdeni no visiem pontoniem, līdz kuģis brīvi uzpeld no platformas. Tad to velk nelielu attālumu no krasta dziļākos ūdeņos. 23. jūlijā viņi sāk 4 dienu ceļojumu uz Dženovas ostu. Nirei vrakā, kamēr tas ir pietauvots ostā, atrod cilvēku ķermeņa daļas. 2014. gada 3. novembrī, gandrīz 2 gadus pēc tam, kad Costa Concordia tika uzskrējusi uz sēkļa, vrakā tiek atrasta pēdējā mirstīgā atliekas. 2015. gadā kuģis tiek demontēts, tas izmaksās $115 miljonus, un metāls tiek pārdots kā lūžņi. Costa Concordia gandrīz 2 gadus atradās pie Džiļijovas salas krastiem. Šajā laikā suvenīru mednieki izlaupīja kuģi, nozogot kases aparātus, rotas lietas, mēbeles, mākslas darbus un kuģa zvanu. Kad kuģis sadūrās ar klinšaino izvirzījumu, trieciena rezultātā no kuģa korpusa tika noplēstas 2 garas tērauda joslas. Tās vēlāk tika atrastas jūras dibenā, 300 pēdu attālumā no galvenās salas. Ieskaitot kompensācijas upuriem, glābšanas darbus un kuģa utilizāciju, kopējās katastrofas izmaksas ir gandrīz $2 miljardi, 3 reizes vairāk nekā tā $600 miljonu būvniecības izmaksas. Negadījumā gāja bojā 33 cilvēki, tostarp 27 pasažieri, 5 apkalpes locekļi un 1 glābšanas nirejs. Kapteinis Skatino tika apsūdzēts nonāvēšanā aiz neuzmanības. Aizstāvībā viņa advokāti apgalvoja, ka kuģis bija nolādēts, jo šampaniešu pudele nesaplīsa. Pašlaik viņš izcieš 16 gadu cietumsodu, un esmu diezgan pārliecināts, ka viņš nedala gultu ar 25 gadus vecu dejotāju no Moldovas. Mūsdienās kruīza kuģiem obligāti jāveic evakuācijas mācības, pirms kuģis dodas jūrā. Kādā mierīgā aprīļa rītā liela Dienvidkorejas pasažieru prāmis pēkšņi sāk stipri sasvērties, veicot ierastu pagriezienu, kuģojot pa kanālu starp salām. Uz klāja atrodas 443 pasažieri, tostarp 325 vidusskolēni, kuri dodas ekskursijā uz Džedžu salu. Studentiem un pasažieriem tiek paziņots, ka ir bīstami pamest savas kajītes, nedrīkst iziet uz ārējiem klājiem un jāpaliek savās kajītēs, kamēr kuģis turpina sasvērties un grimt dziļāk ūdenī. Daži ignorē pavēles un dodas uz kuģa augšējo klāju, citi uzticās kuģa kapteiņa un apkalpes dotajām instrukcijām. Esmu darījis visu iespējamo, lai izpētītu šo stāstu. Kur vien iespējams esmu izmantojis oficiālos ziņojumus, lai apstiprinātu detaļas. Un dažās vietās esmu saīsinājis, lai stāstu izklāstītu pēc iespējas kodolīgāk. Šis ir mana izpratne par notikumiem. Ja esat šo izpētījis rūpīgāk vai jums ir papildus informācija, lūdzu dalieties ar to komentāros. Sevol ir Ropaks tipa prāmis, 145 metrus garš un 22 metrus plats, ar ietilpību pārvadāt 921 pasažieri, 88 automašīnas un 60 kravas automašīnas. Ropaks nozīmē kuģi ar iespēju iebraukt un izbraukt transportlīdzekļiem, kas ir aprīkots arī ar pasažieru ērtībām. No 1994. līdz 2012. gadam Sevol kuģoja Japānā ar nosaukumu Ferry Namino, kā kravas un pasažieru pārvadājumu kuģis Japānas uzņēmumam A-Line Ferry. 2012. gada oktobrī uzņēmums Shanghai Marine, kas atrodas Inchonā, Dienvidkorejā, iegādājas Sevol no A-Line Ferry. Tas jau ir vecs un nedaudz nolaists kuģis. 2012. līdz 2013. gada ziemā, pirms kuģis tiek reģistrēts Korejā, viņi veic diezgan būtiskas modifikācijas. Viņi pievieno 2 pasažieru klājus un paplašina kuģa kravas telpu.
Sevola bruto tilpība palielinās par 239 tonnām no 6586 līdz 6825 tonnām, kas nozīmē, ka kuģa iekšējais tilpums ir lielāks. Tā pasažieru ietilpība palielinās par 116 cilvēkiem, sasniedzot kopā 956 cilvēkus, ieskaitot apkalpi. Modifikācijas paceļ kuģa smaguma centru par pusi metra augstāk un attālina to no centra līnijas. Pēc modifikāciju pabeigšanas Sevola to pārbauda Korejas kuģu reģistrs un atzīts par piemērotu lietošanai. Modifikāciju apstiprināšanas procesā Korejas kuģu reģistrs arī maina ierobežojumus tam, ko Sevola drīkst pārvadāt. Viņi faktiski samazina maksimālo kravas daudzumu, ko kuģis drīkst pārvadāt no 1450 tonnām līdz 987 tonnām un palielina nepieciešamo balasta daudzumu no 1333 tonnām līdz 1703 tonnām. Lai gan Shanghai Marine ir palielinājusi kuģa kravas telpas apjomu un paredzējusi, ka kuģis pārvadās vairāk kravas nekā iepriekš, šīs modifikācijas padara kuģi mazāk stabilu, kas nozīmē, ka tam jāved mazāk kravas un nepieciešams vairāk balasta, lai saglabātu līdzsvaru. Pēc inspekcijām kuģī galerijā tiek uzstādītas vēl 37 tonnas marmora, ko es pieņemu, ka ir dekoratīvs. Kuģis sāk darboties 2013. gada martā ar Korejas kuģu reģistra apstiprinājumu. Tas notiek pirms galīgā ziņojuma publicēšanas. Ir diezgan grūti noteikt precīzu laika grafiku, bet izskatās, ka apstiprinājums tiek dots balstoties uz modifikāciju rasējumiem, nevis uz faktisko testa ziņojumu pēc inspekcijas. Izrādās, ka rasējumi ir viltoti dokumenti. Gandrīz gadu vēlāk Korejas kuģu reģistra stabilitātes testa ziņojums tiek pabeigts un datēts ar 24. janvāri 2014. gadā. Ziņojumā norādīts, ka Sevola pēc pārbūves ir kļuvusi pārāk smaga un mazāk stabila. Šis ziņojums netiek nodots Korejas kuģniecības asociācijai, kas ir atbildīga par prāmju pārvaldību, vai Korejas krasta apsardzei, kas uzrauga kuģniecības asociāciju un drošību jūrā. Laikā no 2013. gada marta līdz 2014. gada aprīlim Sevola kursē regulārā maršrutā starp Inčonas pilsētu netālu no Seulas, Dienvidkorejas kontinentālajā daļā un Džedžu salu, kas atrodas uz dienvidiem no kontinenta. Sevola kapteinis Šins brīdina Šanhajas jūras kompāniju, ka Sevola ir nestabils kuģis, balstoties uz galīgo stabilitātes ziņojumu. Šīna brīdinājumi tika nodoti Šanhajas jūras kompānijai caur amatpersonu, kas strādā Inčonas ostas pārvaldē 2014. gada 9. aprīlī, 6 dienas pirms pēdējā reisa. Šins apgalvo, ka kompānija draudēja viņu atlaist, ja viņš turpinās izteikt iebildumus. Viņš arī pieprasa salabot bojāto stūres iekārtu 1. aprīlī, taču tas netiek izdarīts, pirms kuģis nogrimst. 2014. gada 15. aprīlī MS Sevols gatavojas doties ceļā no Inčhonas uz Čedžu pa savu ierasto maršrutu. Kuģim ir paredzēts atstāt ostu pulksten 6:30 vakarā, taču migla samazina redzamību līdz aptuveni pusē jūras jūdzes, tāpēc ostas varas iestādes aizkavē tā izbraukšanu. Neskatoties uz maksimāli atjauto kravas apjomu 987 tonnas, Sevols uzņemas klāja 2147 tonnas kravas. Patiesībā daļa balasta tvertņu tiek iztukšotas, lai varētu uzņemt kravu. Uz kuģa ir tikai 761 tonna balasta, nevis 1703 tonnas, ar kurām tas ir reģistrēts izbraukšanai. Neesmu pārliecināts, vai viņi apzināti aizvieto balastu ar kravu un aprēķina svara sadalījumu, vai arī vienkārši cenšas iespraust pēc iespējas vairāk kravas. Jebkurā gadījumā krava nav pienācīgi nostiprināta pirms kuģis atstāja ostu. Miglas brīdinājumi tiek atcelti ap pulksten 8:30 vakarā. 9 vakarā motorkuģis Sevols iziet no Inčhonas ostas Dienvidkorejā. Sevols bija vienīgais kuģis, kas tajā vakarā atstāja ostu. Tas regulāri veic 3 reisus nedēļā no Inčhonas uz Džedžu. Katrs 264 jūdžu posms šajā ceļā aizņem 13,5 stundas. Sevols šo maršrutu apkalpo kopš 2013. gada marta, un līdz šim tas ir veicis šo reisu kopumā 241 reizi. Tas dodas ceļā ar 443 pasažieriem, 33 apkalpes locekļiem un vairāk nekā 2000 tonu kravas, tostarp 185 automašīnām.
No 443 pasažieriem uz klāja ir 325 skolēni un 15 skolotāji, kuri ir sajūsmā par savu ekskursiju uz Čedžu salu. Viņi ir no Danvonas vidusskolas, Ansonas pilsētā, netālu no Inčhonas. Parastais kapteinis Šins ir atvaļinājumā. Kuģis tagad ir 69 gadus vecā kapteiņa Lee Jun Suka vadībā, kurš nesen pārņēma kuģa vadību uz 1 gada līguma pamata, par kuru viņš saņem apmēram $2,500 mēnesī. Viņš ir pieredzējis kapteinis ar vairāk nekā 40 gadu jūras pieredzi, un viņš jau iepriekš ir bijis Sevol kapteinis šajā maršrutā. Nākamajā rītā, 10 stundas pēc ceļojuma sākuma, kuģis ir labi pavirzījies pa Dienvidkorejas rietumu piekrasti. Pasažieri mostas pēc nakts, kas pavadīta guļot savās kajītēs. Lielākā daļa skolēnu dala kajītes, un viņi ir pavadījuši vakaru un rītu, smejoties, jokojoši un apspriežot gaidāmo ceļojumu. Sevol atrodas uz dienvidrietumiem no Dienvidkorejas cietzemes, nedaudz ārpus Mangolas šauruma starp Mangolas arhipelāgu un Džiušas arhipelāgu. Ceru, ka es izrunāju šos nosaukumus pareizi. 7:30 no rīta kuģa 3. stūrmanis Parks Hunskjuls pārņem dežūru Sevol tiltiņā. Kapteinis Lee atpūšas savā privātajā kajītē. Parks ir jauns un salīdzinoši nepieredzējis kuģa virsnieks. Viņam ir 25 gadi un tikai 1 gada praktiska pieredze kuģu navigācijā. 5 mēneši no šīs pieredzes iegūti, strādājot uz Sevol. Viņa vada kuģi kopā ar stūrmani Cho Jun-ki, kurš atrodas pie kuģa stūres. Sevol dodas kursā aptuveni 165 grādu virzienā ar ātrumu apmēram 20 mezgli, virzoties uz Mangolas šaurumu. Mangolas šaurumā ir viens no ātrākajām un neparedzamākajām plūdmaiņu straumēm Korejas pussalas ūdeņos. Izbraukt cauri tam prasa lielu piesardzību, taču tas ietaupa laiku, un mūsdienu kuģi ar labi apmācītām apkalpēm, piemēram Sevol, regulāri izmanto šo maršrutu. Sevol kapteinis ir izvēlējies šo maršrutu, lai ietaupītu laiku pēc aizkavētās izbraukšanas no Inčhonas. Parasti šajā ceļojuma posmā pie stūres būtu pieredzējušāks virsnieks, taču aizkavētā izbraukšana ir izjaukusi arī dežūru grafiku, kas nozīmē, ka Parks ir dežūrā, kad kuģis šķērso Mangolas šaurumu. Apstākļi ir mierīgi, viegls vējš, neliels viņojums un laba redzamība. 8:20 no rīta kuģis atrodas nedaudz vairāk nekā 2 jūras jūdžu attālumā no šauruma. Parka pavēl Cho pārslēgt stūres sistēmu no autopilota uz manuālo vadību. Viņa vēlas pilnīgu kontroli pār kuģa stūrēšanu šajā svarīgajā ceļojuma posmā. Kad Sevol ierodas šaurumā pulksten 8:27 minūtēs no rīta, tas virzās aptuveni 137 grādu kursā. Plašākās šauruma vietās ir klintis un seklumi, taču maršrutā, pa kuru dosies Sevol, nav nekādu bīstamību. Kuģim tuvojoties savam pēdējiem pagriezienam, ēdnīcā tiek pasniegtas brokastis. Lielākā daļa pasažieru jau ir augšā, pārvietojas un sāk savu dienu. Ēdnīca ir pilna ar skolēniem. Citi pasažieri atrodas uz ārējā klāja, smēķē, izklaidējās pa kuģi vai vēl guļ. 8:40 no rīta Parks un Cho atrodas uz tiltiņa, stāvot plecu pie pleca pie kuģa stūres. 8:46 minūtes no rīta Sevol pārvietojās ar ātrumu 18 mezgli pa kursu apmēram 135 grādi. Parks pavēl Cho mainīt kursu no 135 uz 140 grādiem. Kad Cho maina kursu, viņš pamana, ka kuģis nedaudz sasverās, taču tas viņu nepietiekami satrauc, lai par to ziņotu Parkam. Pēc tam, kad Cho maina kursu uz 140 grādiem, Parks radarā pārbauda, vai viņu apmierina kuģa kurss. 8:48 no rīta Parks dod pavēli vēlreiz mainīt kursu uz 145 grādiem. Atkal Cho pagriež kuģi, taču kuģis pagriežas ātrāk nekā viņš gaidīja un turpina griezties arī pēc tam, kad viņš ir atgriezis stūra centrā. Cho ātri veids 2 pagriezienus pa kreisi, lai kompensētu. Kopumā viņš pagriež stūri par 5 grādiem pa kreisi. Kuģis nereaģē, tas turpina griezties pa labi. Parka pamana, ka kuģis stipri sasverās, un viņa uzskata, ka šī sasvere liek kuģim pagriezties uz labo pusi ātrāk nekā tam vajadzētu. Viņa saka, Cho, lai pagriež stūri pretējā virzienā. Viņa domā, ka jāstūrē kuģis pa kreisi. Viņa nezina, ka Cho jau ir pagriezis pa kreisi. Kad Cho dzird šo komandu, viņš domā, ka Parka zina, ka viņš jau stūrē pa kreisi un saprot, ka viņa domā, lai kuģi stūrē pa labi.
Tas ir kuģa nekontrolētā pagrieziena virzienā, nevis prom no tā. Čo pagriež stūri pa labi un pārpratums starp abiem jūrniekiem vēl vairāk sarežģīja situāciju uz kuģa. Valda vispārējais apjukums, un Čo satrauktā balsī izsaucas: stūre nestrādā. Ēdnīcā cilvēki sāk domāt, vai kaut kas nav kārtībā, kad pamana, ka šķīvi un galdi sasverās. Taču viņi jūt, ka kuģis pagriežās un pieņem, ka tas ir normāli. Kuģis pagriežas 15 grādus pa labi kopumā 40 sekundes, bet faktiski tas pagriežas apmēram 45 grādus pa labi. Pēc tam vēl papildus pagriežas 22 grādus uz vietas 20 sekundžu laikā. Tas ir kā nedaudz pagriezt automašīnas stūri un aizmugurējie riteņi uztrāpa uz eļļas pleķa, tad izslīd aiz tevis. Drīz kuģis stipri sasvarās pa kreisi un ir skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā. Iespējams, straumes šo situāciju padarīja vēl sliktāku. Tār pasažieri dzird skaļu troksni no kuģa apakšējiem klājiem, kad krava atbrīvojas no slikti nostiprinātajām saitēm. Kuģis vēl vairāk sasveras pa kreisi. 8:50 no rīta Sevil ir sasvēries 30 grādu leņķī uz kreiso pusi. Pasažieri pēkšņi atrodas uz apgāžama kuģa, kas dažiem kļūst par traģiska likteņa sākumu. Kapteinis Lī steidzas no savas kajītes uz tiltiņu. Drīz visi virsnieki ir uz tiltiņa. Čo aptur kuģa dzinējus un kuģis tiek atstāts dreifēt sāniski. Jaunais trešais stūrmanis Parks, kurš saprotami ir šokēts par kuģa pēkšņo un smago sasvēršanos, sāk raudāt. Kapteinis Lī un citi apkalpes locekļi izvērtē situāciju un mēģina izlemt, ko darīt tālāk. Lī nevar pateikt, vai kuģis nogrims, bet viņa uzmanība tiek pievērsta pasažieru drošībai. 8:52 no rīta Lī un viņa komanda sāk plānot glābšanu, vienlaikus cenšoties atgūt kuģi kontroli. Viņiem jābūt ļoti uzmanīgiem, kā pārvaldīt situāciju, lai visi varētu droši tikt izglābti no kuģa, ja tas kļūst nepieciešams. Apkalpes sāk paziņot pasažieriem, kamēr kuģis lēnām apgāžas. Viņi visiem saka nekur nekustēties, palikt tur, kur viņi ir, un ka ir bīstami pārvietoties pa kuģi. Šie paziņojumi tiek pārraidīti pa kuģa skaļruņu sistēmu un tiek atkārtoti, līdz ūdens sāk apludināt pasažieru kajītes. Daudz paziņojumi īpaši aicina Danmons vidusskolas skolēnus palikt uz vietas. Tikmēr pirmo ārkārtas zvanu uz krastu veic viens no skolēniem, Čoj Doha. 8:52 no rīta Čoj zvana uz Nacionālo ārkārtas dienestu un ziņo, ka kuģis, uz kura viņš atrodas, ir sācis apgāzties. 8:54 no rīta Čoj tiek savienots ar Mokpo krasta apsardzi, kas ir krasta apsardzes stacija Dienvidkorejas dienvidaustrumos, un viņš viņiem izskaidro situāciju. 3 minūtes vēlāk Mokpo krasta apsardze dod rīkojumu patruļkuģim numur 123 doties uz notikuma vietu. Kuģis iziet jūrā 8:58 no rīta. Saskaņā ar krasta apsardzes meklēšanas un glābšanas rokas grāmatu patruļkuģis 123 saņem uzdevumu apsekot rajonu un ātri glābt pasažierus. Kuģa skaļruņu sistēmas paziņojumos turpina atkārtot: palieciet, kur esat. Tos veids kuģa sakaru virsnieks Kangs He Seongs. Viņš visiem paziņo, ka pārvietošanās pa kuģi ir bīstama. Citi apkalpes locekļi atkārto šo ziņojumu klātienē pasažieriem visā kuģī. Kad Costa Concordia apgāzās, apkalpe deva līdzīgus norādījumus palikt kajītēs un nepārvietoties pa kuģi. Pasažieri ignorēja šos brīdinājumus un devās uz kuģa klāju. Iespējams, autoritāras kultūras dēļ lielākā daļa cilvēku uz Sevil, īpaši Danvons vidusskolas skolēni, paklausa dotajām instrukcijām un paliek zem klāja. Video ieraksti, ko skolēni uzņēma ar saviem mobīlajiem telefoniem, vēlāk tiks atgūti no kuģa. Šajos video redzams, kā skolēni cenšas saprast, kas notiek uz kuģa un kā viņi mēģina tikt galā ar biedējošo situāciju, kurā viņi nonākuši. Pats galvenais valda apjukums par to, cik nopietna ir situācija. Citās situācijās ir jūtams īstas bailes. Viņi baidās, ka varētu nomirt. Citi meklē glābšanas vestis vai domā par to, vai ūdens ārā nav pārāk augsts, lai viņi varētu lekt no kuģa. Viņi pamana tādas lietas kā to, ka viņa kurpes sāk slīdēt pāri grīdai. Citi caur logiem var redzēt, ka kuģis izskatās tā, it kā tas grimtu. Kuģis arī šķiet kļūst tumšāks, kad viņi mums pateiks evakuēties. Vai viņi pieņem pareizo lēmumu, vai tad kuģis negrimst?
Citi mēģina izbēgt, bet kļūst arvien grūtāk pamest kuģi, ejot pa sienām, nevis pa grīdu. 8:55 no rīta Sevola apkalpe pirmo reizi zvana glābšanas dienestiem krastā. Notiek zvani starp kuģi un glābšanas dienestiem, kā arī starp dažādiem glābšanas dienestiem. Tiek informētas dažādas krasta apsardzes vienības, kā arī Dienvidkorejas jūras spēki. Uz notikuma vietu tiek nosūtīti vēl 2 jūras spēku patruļkuģi. Vietējie zvejas kuģi jau ir ieradušies notikuma vietā, daži jau ap 9 no rīta. Glābšanas dienesti apspriež situāciju ar Lī un viņa komandu par rāciju. 9:20 no rīta Sevola apkalpe ziņo, ka kuģis sasvēries vairāk nekā 50 grādus uz kreiso bortu un grimst arvien dziļāk ūdenī. 9:23 no rīta kuģu satiksmes dienests, kas koordinē kuģu kustību šajā apgabalā, pavēl Sevola apkalpei informēt pasažierus, lai viņi uzvelk glābšanas vestes. Apkalpe atbild, ka kuģa apraides iekārte nedarbojas, un kuģu satiksmes dienests viņiem norāda personīgi pavēlēt pasažieriem uzvilkt glābšanas vestes un vēl kādu apģērbu, lai sagatavotos augstajam ūdenim ārpus kuģa. Bet uz kuģa nav pietiekami daudz glābšanas vestu visiem pasažieriem. Es brīnos, vai tāpēc viņi kuģu satiksmes dienestam saka, ka apraides sistēma nestrādā. 9:25 no rīta kuģu satiksmes dienests lūdz kapteini Lī ātri pieņemt lēmumu par to, vai evakuēt kuģi vai nē, sakot, ka viņiem nav pietiekami daudz informācijas, lai paši pieņemtu šādu lēmumu. Atbildot, Lī jautā par glābšanu, un kuģu satiksmes dienests atbild, ka patruļkuģi ieradīsies pēc 10 minūtēm, un helikopters ieradīsies pēc 1 minūtes. Lī atbild, ka pasažieru ir pārāk daudz, lai viņus evakuētu ar helikopteru. Viņš nolēma turpināt aicināt pasažierus palikt savās kajītēs, ko kuģa sakaru virsnieks Kangs pārraida pa kuģa skaļruņu sistēmu. Iespējams, notikumu chronoloģijā ir iztrūkums, un apraides sistēma jau nedarbojas. Sevola apgāžas, un pasažieri ir apjukuši. Viņiem jāizlemj, vai sekot kuģa apkalpes norādījumiem. Daži pasažieri paklausa aicinājumam palikt tur, kur viņi atrodas, pat redzot, kā kuģī ceļās ūdens līmenis. Lielākā daļa jauno studentu pasažieru turpina paklausīt paziņojumiem, citi dodas uz augšējiem klājiem, nevis paliek zemāk kuģa iekšpusē. Patruļkuģis numur 123 ierodas notikuma vietā pulksten 9:30 no rīta. Tas ir pirmais oficiālais glābšanas kuģis, kas sasniedz notikuma vietu pēc incidenta. Tas tiek iecelts par notikuma vietas komandieri. Laikā starp izsaukšanu un ierašanos patruļkuģis numur 123 tieši nesazinās ar Sevola par rāciju. Tā vietā viņi sazinas ar citiem kuģiem šajā apgabalā. Kad viņi ierodas notikuma vietā, patruļkuģa numur 123 apkalpes locekļi nav informēti par saziņas saturu starp Sevola un glābšanas dienestiem. Viņi nav runājuši ar Sevola apkalpi, un viņiem nav skaidrs izpratnes par situāciju. Sevola ir sasvēries vairāk nekā 50 grādus uz kreiso bortu. 9:33 no rīta, pēc tam, kad tika apstiprināts, ka tuvumā esošie kuģi ir pieteikušies palīdzēt glābšanas operācijās, kuģu satiksmes dienests visiem kuģiem dod rīkojumu nolaist glābšanas laivas pasažieriem. Patruļkuģis numur 123 sāka glābšanas operācijas 9:38 no rīta, kad viņi nosūta piepūšamo glābšanas laivu. Glābēji 5 minūtes raida paziņojumus, aicinot cilvēkus pamest kuģi un lēkt ūdenī. Lēmumu pamest kuģi nepieņem kapteinis Lī vai kuģa apkalpe. 9:38 no rīta sakari starp kuģu satiksmes dienestu un Sevola tiek pārtraukti. Aptuveni 3 minūtes vēlāk, apmēram 150 līdz 160 pasažieri un apkalpes locekļi lec pāri bortam. Lai evakuētu kuģī iesprostotos pasažierus, Sevola apkalpei būtu jāiet zem klāja grimstošā kuģī un jāsaskaras ar gandrīz drošu nāvi. Tas nenotiek, ir vienkārši par vēlu. Pasažieri uz augšējā klāja un tie, kuri lec ūdenī, tiek izglābti. Glābēji nevar iekļūt kuģī, lai izglābtu iesprostotos pasažierus, jo kuģa slīpums ir tik liels. Pārsteidzoši, viens no pirmajiem izglābtajiem ir kuģa kapteinis Lī, kuru nofotografē viņš apakšveļā pārkāpj no Sevola uz citu laivu. Simtiem pasažieru joprojām atrodas kuģī, sekojot Lī pavēlēm palikt savās vietās, kamēr viņš pats pamet kuģi. Stūrmanis Čoh kopā ar pirmo un otro palīgu ir starp pirmajiem cilvēkiem, kas tiek izglābti kopā ar kapteini Lī pulksten 9:46 no rīta.
Sīti apkalpes locekļi, kas bija iesprostoti Sevola stūrmaņa kabīnē, tiek izglābti pēc tam, kad izlaužas cauri logiem. No 172 izdzīvojušajiem vairāk nekā puse tiek izglābti ar zvejas laivām un citiem komerciāliem kuģiem, kas ierodas notikuma vietā pirms glābšanas laivām. Sevola grimst ar simtiem pasažieru, no kuriem lielākā daļa vēl ir bērni, joprojām atrodas uz klāja. Viņi ir darījuši, kā viņiem tika teikts, un palikuši zem klāja. Viņu kajītes piepildās ar ūdeni, un tagad viņiem nav iespējas izkļūt. Viņi turpina zvanīt un sūtīt ziņas no saviem mobilajiem telefoniem, kamēr kuģis apgāžas un grimst. Dažas no ziņām ir, lai atvedītos, dažas ir, lai lūgtu palīdzību, bet citas rāda, ka pasažieri joprojām nesaprot, kas notiek. Pēdējā ziņa tiek nosūtīta 10:17 no rīta. Pēc tam, kad kuģis nogrimst, traģiski novēlota steidzamības sajūta pārņem visus, un resursi tiek ieguldīti izmisīgā glābšanas operācijā. Jūras spēku kuģi, tostarp iznīcinātājs un fregate, tiek nosūtīti uz notikuma vietu kopā ar citiem glābšanas kuģiem. Tiek nosūtīti arī gaisa kuģi, tostarp vairāki helikopteri. Notikuma vietā ierodas glābšanas personāls, tostarp 40 speciālo spēku nirēji, 82 jūras spēku kuģu glābšanas vienības locekļi un 114 Korejas Republikas jūras spēku speciālo uzdevumu flotiles locekļi. Korejas Republikas armija nosūta vienības, tostarp 150 speciālo operāciju pavēlniecības karavīrus un 11 ātrās palīdzības automašīnas. Tiek mēģināts ienirt kuģī, taču uzjauktais nogulsnis jūras dibenā aptuveni 40 metru dziļumā padara neiespējamu iekļūšanu iekšā. Glābējiem visas dienas garumā pilnībā neizdodas iekļūt kuģī. 17. aprīļa naktī 12:30 krasta apsardze izšauj signālraķetes debesīs, lai apgaismotu apgāzto korpusu, kas joprojām atrodas virs ūdens līnijas. 8 krasta apsardzes komando un jūras spēku nirēji meklē līķus un iespējamo ieejas punktu kuģi korpusā. Līdz 6 rītā glābšanas operācijā ir iesaistīti 171 kuģis, 29 lidmašīnas un daudzi nirēji. Visas dienas garumā 17. aprīlī nirēji turpina mēģināt iekļūt iekšā. Līdz 10 vakarā, viena diena pēc tam, kad kuģis apgāzās, glābējiem ir izdevies atrast tikai 14 ķermeņus. Tikai vēlās rīta stundās 18. aprīlī nirējiem izdodas iekļūt kuģi korpusā caur kuģi kravas klāju. Visi, kas atradās uz klāja, ir noslīkuši. Turpmākajos mēnešos apstiprināto bojāgājušo skaits pakāpeniski pieaug līdz 304. 5 cilvēki nekad netiek atrasti. Sekas pēc Sevola nogrimšanas un 304 pasažieru zaudēšanas ir milzīgas. Sevola kapteinis un dažādi apkalpes locekļi tiek ļoti vainoti par savu pasažieru bojāēju. Viņi nespēja dot pavēli pasažieriem pamest kuģi, kā arī viņu pašu lēmums to pamest izraisīja sašutumu. Dažu dienu laikā pēc katastrofas visa apkalpe, kas bija atbildīga par Sevola navigāciju, tika arestēta. Kapteinis Lee, pirmais stūrmanis Kangs Von Siks, otrais stūrmanis Kims Jon Ho un galvenais inženieris Parks Gi Ho visi tiek apsūdzēti cilvēka nonāvēšanā rupjas nolaidības dēļ. Aresti tiek veikti arī uzņēmumā Shanghai Marine, Korejas kuģniecības asociācijā un Korejas kuģu reģistrā. Kapteinim Lee tiek piespriests mūža ieslodzījums. Šī katastrofa rada nopietnas sekas Dienvidkorejas valdībai un toreizējam valsts prezidentam Parkam. Parka un viņas valdība tika apsūdzēta par atbildību par vāju regulējumu, kas ļāva Sevola kuģim doties jūrā nedrošā stāvoklī. Tāpat viņi tika apsūdzēti arī par atbildību par neveiksmīgo glābšanas operāciju, kas tika uzsākta kuģa glābšanai. Lai situāciju padarītu vēl sliktāku, Parka un viņas valdība mēģināja mazināt katastrofas nozīmi un kontrolēt sabiedrības reakciju, kontrolējot izplatīto informāciju. Pēc Sevola katastrofas Parkas popularitāte kā prezidentei strauji kritās, un viņa to vairs neatguva. Ir izvirzītas un vēlāk noraidītas dažas alternatīvas teorijas, tostarp sprādziens, uzskriešana uz rifa un sadursme ar zemūdeni. Tāpat kā daudzos lielos negadījumos, arī šajā katastrofā nebija viens atsevišķs notikums, kas to izraisīja. Modifikācijas izmainīja kuģa smaguma centru, pamatojoties uz dokumentiem, kas tika viltoti, lai iegūtu apstiprinājumu.
Pēc kuģa stabilitātes pārbaudes šie rezultāti netika nodoti iestādēm, kas regulē komerciālo kuģa drošību. Kuģis nebija pienācīgi noslogots ar balastu, un krava nebija nostiprināta, lai novērstu tās pārvietošanos ceļojuma laikā. Un nepieredzējušai apkalpei tika atstāts uzdevums vadīt kuģi pa visbīstamāko maršruta posmu. Kad kļuva skaidrs, ka kuģis ir nonācis nepatikšanās, pasažieriem tika pavēlēts palikt zem klāja, un viņi paklausīja šīm pavēlēm. Kad glābšanas dienesti tika informēti, viņi nepārņēma situācijas kontroli, līdz bija jau par vēlu. Neskatoties uz to, ka Čoi izsauca pirmo ārkārtas palīdzību, viņš noslīka apgāstajā kuģī, un viņa ķermenis vēlāk tika atrasts kuģa iekšpusē. Rīkojums pamest kuģi nekad netika dots pasažieriem, kuri atradās zem klāja. Lai gan pasažieru skaits bija mazāks nekā uz Costa Concordia, bojāgājušo skaits bija lielāks. Abos gadījumos kapteiņi bija starp pirmajiem, kas pameta kuģi.